Labdien! Tātad, šodien mēs mācīsimies par naudas attīstību, sociālās zinības, ekonomiku un tā. Tātad, sākam ar naudas attīstību, ļoti vienkārši. Pirmā lieta – barters. Barters ir apmaiņa, preču apmaiņa, lai iegūtu preci atlīdzībā. Tātad, šitais ir mūsu pirmais solis attīstībā. Teiksim, man ir aita, un tev ir āboli. Nu labi, es tev iedošu to aitu, ja tu man iedos kādu grozu āboliem, ja? Un tas ir barters. Skaidrojums, lietu apmaiņa, preču apmaiņa, lai iegūtu preces atlīdzībā. Tātad nākamais. Pēc tam izveidojās skaidrā nauda, un šitais bija, es uzzīmēšu vienkārši. Pirmā valūta, ja? Gliemežvāki. Kaurīgi gliemežvāki. Un šie bija vākti maisos, un tad apmainīti, tā kā mēs izmantojam monētas tagad. Un tad izmantoja arī suņu zobus un tā. Un tad izveidojās monētas, ja? Monētas izveidojās. Viņa sākumā bija no dārgmetāliem, dzelzs un sudraba, pēc tam ar niķeli, varu, alumīniju un tā. Jā, tātad monētas, pēc tam Marko Polo devās uz Ķīnu, kur viņš redzēja, ka, monētas smagas, nav jēgas viņas lietot, tāpēc viņi lietoja papīra naudu. Un tad viņš to ieviesa, Eiropā, tagad viņš tika atpakaļ. Un pēc tam tika attīstīta bezskaidrā nauda. Es uzrakstīšu bezskaidrā. Kas tas ir? Tas ir, skaidrā nauda ir tāda, kas ir, fiziski, bezskaidrā nauda ir kā bankas kartes un tā. Uzzīmēšu mini karti. Teiksim tā. Tā ir bezskaidrā nauda, un pēc tam attīstījās digitālā nauda un visu beidzot kriptovalūta. Kas tas ir? Tāda kriptovalūta ir digitāls naudas atspoguļojums, kurš nav legāli atzīsts par naudu, bet tas tāpat ir apmaiņas internetā veikts ar bitkoinu un kriptovalūtu, un ir vairākas tādas valūtas, un viņas aug ar inflāciju un deflāciju, bet tas pēc tam. Un tātad tas var būt noglabāts, nosūtīts un tirgots. Jā, tā ir naudas attīstība. Pēc tam mēs varam mācīties par. Pēc tam ir par kādai jābūt naudai. Naudas funkcijas. Zīmēšu iekaustu kā programmēšanā, bet naudas funkcijas, ja? Tātad maiņas un maksāšana. Suzīmēšu šitādi. Tātad maiņas un maksāšanas līdzekļu funkcija. Tā nodrošina preču apmaiņu pret noteiktu naudas daudzumu. Tātad, ja es tev iedodu kādas 3 vienības, tu dabūni šito priekšmetu, ja? Un tā. Nākamā funkcija. Tātad tā ir vērtības mēra funkcija.
Tātad tā nodrošina preces vai pakalpojumu vērtības izteikšanu naudā, jeb preces cenā. Cenas ļauj ātri, ērti salīdzināt dažādu preču vērtību un atvieglo maiņu. Tā ir līdzīgi šim, bet es izskaidrošu atšķirību tagad. Atšķirība šeit ir, ka tas par kaut kādu naudu tu dabūni kaut ko atlīdzībā, ja tu samaksā. Šeit tas nosaka, ka citas lietas ir vērtīgākas par citām, un ka tas var dot citu, jo vairāk tas maksā, jo vairāk naudu tev jādod, un jo labāku lietu tu dabūni, it kā. Un tad ir uzkrāšanas funkcija. Es uzzīmēšu maciņu. Un teiksim, šis ir maciņš. Tātad uzkrāšanas funkcija. Uzkrāšanas līdzekļu funkcija. Naudu var viegli uzkrāt. Uzkrājot var palielināt naudas daudzumu. Svarīgi, lai uzkrājot naudu, tā nezaudētu savu vērtību. Tātad šitais ir līdzīgi ar kriptovalūtu, var uzkrāt to, bet tā zaudē savējo vērtību, vai arī iegūst. Un tad tu vari pārdot, bet tas nav svarīgi. Un, teiksim, ja tev ir mušiņas makā, tad arī paliek mušiņas, bet ja ir monētas, tad paliek monētas. Nekas tur nemainās, nav nekāda melnā maģija. Un tad mēs varam novilkt vēl vienu. Kādai jābūt naudai? Kādai jābūt? Un šis ir ļoti vienkārši saprast. Tad jābūt uzticamai. Naudai jābūt uzticamai. Teiksim, mums ir situācija, tu ej veikalā, tu viņam iedod suņa zobus, viņš saka, kas tas ir? Un, viņš tev neuzticēsies, ja tā ir tāda nauda. Viņš neuzticēs tādu naudu. Viņš tikai uztic īstu naudu, kas viņiem tajā vietā pieder. Jābūt viegli dalāmai. Es uzzīmēšu šitā. Tu ej veikalā, tu viņam iedod kaut kādus, nezinu, tu gribi nopirkt ādažu čipšus, un tu viņam iedod kaut kādu olīvu koku dināru, kurš maksā 100 eiro un nav dalāms vispār. Tad viņš tā pasaka, un tu šitā nevar darīt, vienkārši samaini naudu un viss. Nu labi, naudai jābūt atpazīstamai, nākamais. Mums ir centi un eiro. Tātad naudai jābūt atpazīstamai. Tu ieej tajā pašā veikalā un tu iedod viņam papīra naudu, kurai vienkārši papīra naudu, kurai nekā nav virsū. Kas ir šitais? Un tu atbild viņam, es nezinu. Saproti? Viņai jābūt atpazīstamai. Un jābūt drošai pret viltošanu. Tātad uzzīmēsim eiro un kāds viņu vilto. Tātad drošai pret viltošanu. Tu ienāc tajā pašā veikalā un pārdevējs jau ir aizskaidināts no tevis, un tu viņam iedod eiro, kuram ir virsū nevis 5, bet 2 plus 3 banknoti. Tad pārdevējs domā, nē, un viņš tev atkal izsūta prom. Un tu jau tiec padzīts no veikala vairākas reizes, bet tad ir pēdējais, tu ej veikalā, un naudai jābūt vieglai, ērti un ilgstoši lietojumai. Tu viņam iedod vienkārši mitru naudu, vienkārši mitru sapelējušu naudu. Un tad viņš tev padzina no veikala un saka, nekad nenāc atpakaļ. Ok? Un šādai jābūt naudai. Viņai jāiztur. Viņai jābūt ar labai pret viltošanu. Ūdenszīmes uz banknotēm. Viņas veidos no tāda tā kā konkrēta papīra materiāla ar tādiem dzelzs elementiem. Nevis dzelzs, bet tādiem spīdīgiem elementiem. Kādai jābūt? Tai jābūt ir dalāmai, viegli dalāmai, tai jābūt ir atpazīstamai, un tai ir jābūt uzticamai, saprotat?
Un tādai ir jābūt naudai. Ķeramies klāt pie inflācija un deflācija. Tātad naudas attīstība. Stāvoklis. Un naudas stāvoklis, ja. Novelkam divus. Sākam ar deflāciju, jo tad nav īsti, ko tā klāt pateikt. Ok. Teiksim, tu ieej veikalā vienu dienu, redzi, šitā tomātu garš čipšai maksā 3 javārus. Tie nākamajā dienā maksā 2 javārus. Domā, kaut kāda atlaida. Nē, tā bija deflācija, tāpēc, ka tur nav teikts, ka ir atlaida. Ar cenas iet uz leju, naudas vērtība iet uz augšu. Tad naudas vērtība iet uz augšu, cena iet lejā. Un te jau mums ir inflācija. Inflācija. Mēs ļoti daudz šitien vilksim, bet inflācija principā ir, ja cenas iet uz augšu un naudas vērtība iet uz leju. Un tātad mums ir 3 veidu inflācijas. Mums ir 2 pieprasījuma inflācijas. Tātad es rakstīšu piepr. Pirmais. Tātad pieprasījuma inflācija 1. Naudas masas nesamērīgi liels pieaugums, salīdzinot ar preču masu, kā iespaidā pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu. Strauji pieaug cenas. Pieprasījuma inflācija var izraisīt arī naudas apgrozības pātrināšanos un preču masas samazināšanos. Šis notiek, kad notika kļūdiņa un šeit ir drusciņ par daudz naudas sabiedrībā, ja? Par daudz emitēšanu. Es to izstāstīšu. Notiek pārāk daudz emitēšana, naudas emitēšana. Un tagad ir mazāk preces, bet ir daudz naudas. Un tagad jāceļ cenas, citādi visas preces beigsies. Tagad mums ir pieprasījums numur 2. Pieprasījuma inflācija numur 2. Šis ir cita, protams, pieprasījuma inflācija 2. Inflācijas veids, kuru izraisa kopēja pieprasījuma palielināšanās valsts ekonomikā. Tātad, teiksim, ienāk tagad, kad karš notiek, ienāk, teiksim, 100,000 cilvēku Rīgā. Tas ir ļoti daudz. Protams, ka cenas būs augstākas, tāpēc, ka ir lielāks pieprasījums lietām un produktiem. Tāpēc palielinās cenas. Un mums ir pēdējais inflācijas veids - ražošanas izmaksu inflācija. Es vienkārši uzrakstīšu ražošanu. Tātad šis notiek cenu celšanās, ko izraisa ražošanas izmaksu pieaugums. Pēdējo var noteikt gan iekšēji, gan ārējie faktori. Teiksim, ja ārējais faktors notiek tas pats karš, ja? Gan pieprasījuma inflācija 2 notiek, gan ražošanas inflācija. Tāpēc, ka Ukrainai, labi, es teikšu piemēru ar Ukrainu. Ukrainai vajag sūtīt rapšu eļu Latvijai. Bet, tagad visi naudas līdzekļi tiek pielietoti karam un mazāk transportam un pašai agrikultūrai. Tāpēc ražošana kļūst dārgāka un tiek mazāk izmantot nekā iepriekš, tāpēc tagad maksā lietas vairāk. Un tā ir inflācija. Un to var arī
iedalīt to mēra procentos, ja kas mēra procentos. Un to var iedalīt 3 veidu inflācijās. Mums ir zema inflācija. Zema inflācija ir, kad ir naudas vērtība ir cenas ir palielinājušās mazāk par 2%, bet joprojām ir apmēram 2% palielinājušās. Ja? Nu, naudas vērtība samazinājusies. Tad ir mērena. Mērena inflācija, kura notiek, kad ir zem 10 un vairāk par 2. Ko es daru? Nē, es nepareizi uzliku. Ir virs 2. Jā, un ir zem 10. Jā. Un tagad ir strauja inflācija. Strauja, kur ir ļoti, kur pārsniedz. Kur 10 ir zemā. Un šis notiek, tik strauja inflācija samazina naudas vērtību, pirktspēju un rada virkni problēmu ekonomikā. Uzskata, ka valstī jāveic pasākumi, lai novērstu šādu inflāciju, strauju inflāciju. Un tātad es uzrakstīšu plusi inflācijas laikā, kuriem ir plusi un kuriem ir mīnusi. Tātad ieguvēji ir aizņēmēji. Rakstīšu saīsināt. Aizņēmēji, ražotāji, ražotāji, kur galaprodukta cena pieauga, un darbinieki, kas var saņemt lielāku naudu. Algu, es domāju, darbinieki. Un zaudētāji ir uzkrājēji. Aizdevēji, un darbinieki ar zemu atalgojumu, kurš nepalielinās. Un, protams, ražotāji, kuri vēl nav saražojuši produkciju. Tas jau ir loģiski. Jā. Un ko šis nozīmē? Tad tie, kas aizdemās, viņiem ir labāk tagad, ka cena ir augstāka, un tagad viņi ir aizņēmušies, un tagad viņiem ir jādod ekonomiski mazāk naudas. Uzkrājēji, ražotāji, kur saražoja produkciju, tagad viņi saņems vairāk naudu, un tāpat arī darbinieki, kuri piedalās ražošanas procesā, un uzkrājēji, ja viņi tagad izņems naudu, viņiem būs vienkārši ļoti slikti, teica, ka nauda nemaksā tik daudz vairāk. Aizdevējiem ir slikti, tāpēc, ka viņiem dos mazāk tagad, ekonomiski mazāk naudas tagad, un darbinieki, kuriem tāpat ir jau zem alga. Tas ir jau tā. Nu, labi, ķeramies tālāk par bankām un emitēšanu un to. Bankas. Labi. Banka ir kredītiestāde, kas piesaista uz laiku brīvos naudas līdzekļus, veic norēķinu un kredīta, vērtspapīru, valūtas, naudas apgrozības regulēšanu un vērtību glabāšanas operācijas, jeb emitēšanu.
Šaurākā nozīme ar vārdu banka saprot Komercbanku, kas ir institūcija, kas sniedz finanšu pakalpojumus, īpaši pieņemot noguldījumus un iesniedzot kredītus, nodrošināt norēķinus. Ko šis nozīmē? Ļaujiet man izskaidrot, ja jūs nesaprotat šo terminu. Tātad bankām ir vairāki procesi. Svarīgākais no tiem ir emitēt naudu. Mēs šeit runājam par centrālo banku. Centrālā banka. Es tūlīt izskaidrošu centrālu. Tad mums ir bankas. Mums ir Komercbankas un mums ir centrālbankas. Tātad Komercbankas ir kā Svedbanka, Citadele un tā. Tādas vienkārši bankas. Ja tu domā banka, tad domā to. Centrālās bankas ir svarīgākās bankas valstī, pasaules daļā un tā. Ir Latvijai, tā ir Latvijas banka, LB, un Eiropā ir Eiropas centrālā banka. Tās ir abas centrālās bankas Latvijai, pat ja Eiropas centrālā banka, nu jā. Tātad emitē. Ko šitais vārds nozīmē? Tātad ir emisija. Basically, te, kad paņem banka dabūna naudu, un viņi to ieliek apgrozībā. Bet ne tikai naudu, arī vērtspapīrus, obligācijas un citas lietas, kā akcijas arī. Vienkārši tādus dokumentus, kā pieņemam naudu. Tā kā čekus. Un banka darbojas kā starpnieks starp tiem, kuriem nauda vajadzīga tūlītēji lietošanai, un starp tiem, kuriem jāuzkrāj nauda nākotnē. Un tātad šeit nāk mūsu divi termini, kuri, manuprāt, ir divi pretējie. Kredīts un noguldījums. Tātad kredīts ir, kad tu aizies banku un saki, hei, man vajag aizņemties naudu. Noguldījums ir, kad tu saki, hei, vari saglabāt šo naudu man, un tā tas strādā. Kredītā tev vajag atmaksāt naudu ar procentiem. Tātad, ja tu aizņemies, tad tev jāatmaksā lielāks daudzums atpakaļ. Un, ja tev ir noguldījums, tieši tāpēc, ka tu krāji viņu bankā, viņi tev maksās vairāk, ja tu izņem pēc lielāka brīža. Un tas ir tāpēc, ka centrālajām bankām ir tāda ļoti svarīga lieta, kur kā viņas dabūna naudu. Kā viņas dabūna naudu? Viņi dara tā, ka ja kāds nogulda naudu, viņi paņem tavu naudu, ko tu noguldīji, un pēc tam, kad process ir beigts, ko viņiem vajag, viņi tev atmaksā vairāk naudu. Tieši tāpēc vajadzētu veikt noguldījumus bankās, tagad tev vajag saglabāt kādu naudu. Tāpēc, ka tev ir tāda iespēja, ka tu dabūtu naudu atpakaļ tādās situācijās. Varbūt izklausās slikti, bet viņi tev atdos ar procentiem. Tad vēl bankas iegūst naudu mājassaimniecību noguldījumos, uzņēmumu noguldījumos, un bankas naudu arī var aizņemties no citām bankām, un no centrālajām bankām arī aizņemties. Tātad partners in crime, ja? Izņemot, tas nav nelegāli. Labi. Un tātad bankām noguldījumi vienmēr ir obligātās rezerves kaut kādai naudai, rezerves un darījumiem. Un šeit nāk Komercbankas elementi, ja? Es Komercbankas, un viņi dara tādus finanšu pakalpojumus kā kontu atvēršana, un, ja tu esi arī nobloķējis, ja tev kaut kur karta pazūd, tad tu vari dabūt atpakaļ, maksājumu kartes, protams,
kredīti, līzings, kas ir izmantots mašīnām un tā, un valūtu maiņa. To dara komercbankas. Un vēl, ko dara bankas vēl? Viņas pieņem noguldījumus, protams, iesniedz maksājuma kartes, maina dažādu valstu naudu, tā valūtas maiņa, uzstāda bankomātus, es uzzīmēju bankomātu, un, ja jūs nezināt, kā bankomāts strādājas, quick summary izstāstīšu, kā tas strādā. Tu ieliec savu karti iekšā, izvēlies valodu, tad viņš tev paprasa, cik tu vēlies izņemt ārā fiziskajā formātā. Tu uzspied cik, un tad viņš tev, protams, izņem ārā no konta to naudu, uzliek, fiziskā formā no bankas jau bankomātā nauda, viņš izņem ārā to naudu, cik tu izvēlējies, un tieši tikpat arī izņem no konta. Un tad tev iznāk ārā silta karte, un arī tā papīra nauda, ko tu vēlējies izņemt. Un svarīgi ir atcerēties karti, jo ir bijusi pieredze, kad ne man, bet kādam citam ir aizmirsusies karti. Un arī bankas aizdod naudu dažādiem pirkumiem, kā kredīts, ja. Un tad vēl ir procentu likme, un, kā aprēķināt kredītu summu perioda beigās. Šitais nav tik svarīgi tagadējai tēmai, bet tātad summa ir kredīta sākotnējā summa reizināts ar 1 plus vēl kredīta procentu likme, kur ir izteikta decimāla skaitli, reiz n, kas ir periodu skaits, cik ilgi. Un jā, šī ir formula tam, kas kā parasti ielikšu kvadrātiņā, bet jā. Un tad vēl ir selekto kredīta procentu summa, kur ir S ir tas pats K reiz 1 plus kredīta procentu likme kāpināts ar periodu skaitu. Šis ir, kas jādod aizņēmuma atmaksas termiņa beigās. Un jā, tad ir vēl citas lietas, kā cik ir tāda nodokļi un tā. Un tad ir pēdējais 2 līmeņu banku sistēma. Tātad strādā tā, ka ir Latvijas banka ir svarīgākā kopā ar Eiropas centrālo banku, kuras valda kā pirmais līmenis, un otrais līmenis ir Komercbankas. Un tātad tās uzdevumi ir uzraudzīt centrālā banka. Tās uzdevumi ir uzraudzīt Komercbanku darbību. Tas ir acīm redzami, jā. Uzraudzīt, ko viņi tur dara. Emitēt naudu, emitēt. Noturēt cenu stabilitāti un noturēt to inflāciju zem 2%. Latvijas banka nodrošina raitu maksājumu sistēmu darbību. Un tā ļoti tādu. Un Latvijas bankas ekonomisti veic pētījumus, kas notiek ekonomikā un tā. Un konsultē valdību naudas politikas jautājumos, protams, jo šīs bankas ir neatkarīgas. Tas nav valsts, viņas nav tādos konkrētos sakaros ar valsti. Viņas var kontaktēties ar valsti, bet, jā. Un jā, tas ir lielākoties viss par šo tēmu. Es ieteiktu atkārtot, jūsu mājas darbs ir atkārtot
video, ko es ielikšu descriptionā par bankas attīstību Latvijā un par visiem gadiem, un kā Padomju Savienības beigās tika ieviests eiro no latiem un tā. Un jā.